Vēlreiz labrīt. Šis ir patentu valdes seminārs, kas tiek rīkots kopā sadarbībā ar NIC, kas ir augstākā līmeņa domēna LV reģistra uzturētājs. Un, principā, šodien runāsim par to, kā tad pasargāt savu zīmolu digitālajā vidē, no juridiskās puses, gan arī no tehniskās. Un, jā, es domāju, ka mēs varam sākt. Seminārs būs stundu aptuveni garš, arī ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem arī atbildes, bet tas viss būs pēc prezentācijām. Jā, pirmā daļa būs no patentu valdes, kuru novadīšu arī es, Viktorija. Tātad īsumā par patentu valdi. Mēs esam valsts iestāde, kas īsteno rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību. Mēs reģistrējam un izskatām šos pieteikumus patentiem, dizaina paraugiem. Un šīs dienas kontekstā īpaši varam izcelt preču zīmes. Preču zīmes ir viens arī no šiem rūpnieciskā īpašuma objektiem, kas kalpo kā tiesisks pamats zīmolu aizsardzībai, šai juridiskajai nostiprināšanai. Un bieži vien šī zīmola aizsardzība iet roku rokā arī ar domēna vārdu. Līdz ar to šodien arī par to ir šis seminārs. Uzreiz arī izcelšu to, ka patentu valde ir viena iestāde, NIC ir atkal otrs un savā starpā preču zīme ar šo domēna vārdu aizsardzību savā starpā nav saistīti, bet tie veido šo labu zīmola aizsardzības pamatu. Jā, runājot tālāk par to, kāpēc vispār domāt par šo zīmola aizsardzību, jau pašā sākumā par šiem nosaukumiem, domēna vārdiem, logotipiem, preču zīmēm, tad jā, šis sākuma posms ir tas pats labākais īstais brīdis, lai izvērtētu, vai vispār nosaukums, kuru mēs vēlamies startēt uzņēmējdarbībā, ir vispār aizsargājams kā preču zīme, jo preču zīmēm ir vairāki kritēriji, pēc kā izskata šo pieteikumu, vai tā tad nosaukumu, piemēram, šajā gadījumā varēs aizsargāt. Plus jānoskaidro, vai, piemēram, mūsu plānotais nosaukums ir brīvs kā šis atbilstošais domēna vārds. Jā, ja to nedara sākumā, tad bieži vien arī mums ir nācies saskarties ar konsultācijām ar šīm situācijām, kur mēs īsti neko nevaram izdarīt, ja kāds cits jau ir reģistrējis šo preču zīmi. Jaunajam uzņēmējam pašam ir jāapdomā, varbūt jauni veidi, jauni saukļi, šī vizuālā identitāte, tā ir jānomaina, un lai to nākotnē vispār varētu aizsargāt, līdzīgi arī ar domēna vārdiem, tātad, ja domēns jau ir aizsargāts, paņemts, tā teikt, tad mums ir jādomā par alternatīvu. Un tas viss, principā, ir jādomā reizē, lai nezaudētu ieguldīto laiku, finanses, tātad šos resursus. Tāpēc uzsvars uz to, ka pats sākums ir tas brīdis, kad šī priekšizpēte gan preču zīmēm, gan domēna vārdiem ir jāveic. Jā, tālāk runājot, es jau sāku stāstīt par to, kas ir preču zīme, bet īsti nepaskaidroju vēl par šo jēdzienu nozīmi. Preču zīme pati par sevi ir apzīmējums, kas atšķir viena, pieņemsim, uzņēmuma preces un pakalpojumus no citu uzņēmuma precēm un pakalpojumiem. Un, piemēram, ar preču zīmi var aizsargāt nosaukumus, logotipus, šīs grafikas uzņēmuma uz konkrēto jomu, kur tātad uzņēmējs darbojas. Un tā dod iespēju preču zīmju īpašniekiem būt ar šīm īpašajām tiesībām un aizliegt kādam citam izmantot viņa preču zīmi vai ko sajaucam līdzīgu šo apzīmējumu. Un ir iespēja cīnīties pret šiem pārkāpējiem, kā arī vienlaikus preču zīme tā veicina uzticamību gan no klientu puses, gan arī sadarbības partneriem.
Jā, šī situācija, kas ir parādīta arī uz ekrāna šajā prezentācijā, šis ir tāds nereti sastopams gadījums, kurā domēna vārds ir brīvs, it kā mēs viņu varētu ņemt. Piemēram, mūsu nosaukumu piesakot reģistrācijai patentu valdē kā preču zīmi, patentu valdes eksperti, piemēram, atsaka. Jā, šeit ir šīs nianses, ka preču zīmēm ir savi kritēriji, pēc kā tiek izskatīts, vai preču zīme vispār var tikt reģistrēta, un domēna vārdam būs citi. Tātad, jā, savā starpā šie procesi nav saistīti. Un nebūs tā, ka mēs, piemēram, varam aizsargāt, reģistrēt savu domēna vārdu, un mums automātiski tāpēc arī pienāksies preču zīme, vai arī otrādi. Tāpēc viena reģistrācija noteikti neaizstāja otru. Un, jā, nedaudz par šiem te piemēriem, kā tas izskatās varbūt vairāk praksē. Preču zīmēm kā tādām ir vairāki veidi. Šeit ekrānā ir aplūkotas šie populārākie veidi, kas ir vārdiska preču zīme un figurāla preču zīme. Un šos te veidus visbiežāk aizsargā un tātad reģistrē ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un kā jau mēs redzam, vārdiskā preču zīme būs kā vārdiskā daļa, šis te teksts. Un uzņēmums tajā pašā laikā arī savu grafiku var aizsargāt kā figurālu preču zīmi. Un šeit arī ir šīs atšķirības. Kāpēc es to stāstu? Jā, mēs varam pieteikt vārdisku preču zīmi, piemēram, šajā gadījumā, ka pieteikts apzīmējums kafijas namiņš, uz kuru šo te pieteikums tālāk neizgāja, tātad reģistrācija tika atteikta no ekspertu puses, jo tas ir pārāk aprakstošs. Jebkurš uzņēmums principā varētu izmantot līdzīgu aprakstošu apzīmējumu kafijas tirdzniecībai. Un šeit atkal ir tas būtiskākais, ka šis preču zīme, piemēram, šis uzņēmējs arī reāli darbojas šajā kafijas jomā, līdz ar to kafijas namiņš ļoti aprakstoši. Taču, ja kafijas namiņš, piemēram, šo nosaukumu būtu pavisam citas jomas, varbūt pārstāvis, es nezinu, varbūt kaut kāds autoservis vai kaut kas tam līdzīgs, kas ir nesaistīti ar kafiju, tad iespējams jau varētu domāt, ka vārdisku preču zīmi būtu iespējams reģistrēt. Lūk, tātad pats šis te vārds, viņš īsti neatšķiras no citiem uzņēmumiem. Taču, kā mēs redzam piemērā pa labi, tad pats šis te logotips, šī te grafika, kafijas namiņš, šī te zīme tika reģistrēta, jo šeit jau mēs redzam, ir klāta unikāla doma. Šis radošums klāt ir, grafikas, krāsas ir dzirdziņš, līdz ar to šis logo noteikti jau atšķiras no citiem, piemēram, kafijas tirgotājiem un kafejnīcām. Šeit arī ir interesanti minēt to, ka kafijas namiņš pats arī ir aizsargājis šo domēna vārdu, viņiem ir kafijas namiņš.com. Tātad, piemēram, šo vārdisko daļu varēja aizsargāt, reģistrēt kā domēna vārdu, bet, piemēram, pašu šo tekstu kā preču zīmi nē. Bija jādomā par logotipa izveidi. Jā, kā nākošais piemērs, tad diezgan līdzīgi arī šī figurālā zīme, LED akcijas LV pa kreisi reģistrācijai tika atteikta. Vārdu salikums pats par sevi ir aprakstošs, un tas jau norāda to, ka tiek pārdoti LED produkti, iespējams par akcijas tādām cenām. Un, jā, tātad LED akcijas LV šāda preču zīme tika atteikta. Domēns, piemēram, ir reģistrēts. Un tas viss ir kārtībā, vienkārši ir jādomā, ka jūsu šī preču zīme, viņai ar kaut ko īpašāk jāizceļas. Nevar būt, piemēram, kā šajā gadījumā LED akcijas LV, šis te fonts un vizuālais noformējums ir diezgan vispārīgs. Un tā. Jā, pēdējais slaids no manīm. Tad, principā šeit arī ir šis te
posms, kā labāk varbūt darīt, par ko domāt. Visi šie piemēri, ko es iepriekš rādīju, vien apliecina to, ka domēna vārda reģistrācija, gan preču zīmes reģistrācija plus mīnus ir jāveic vienlaikus. Priekšizpēte arī ir jāveic vienlaikus, jo, ja uzņēmējs vēlas gan domēna vārdu, gan preču zīmi, ir jādomā par abiem reizē, jo, kā mēs redzam no piemēriem, ir situācijas, kur domēna vārds, piemēram, var tikt reģistrēts, turpretī preču zīme nē. Un iespējams arī varbūt otrādi. Mēs izveidojam savu šo te nosaukumu, aizsargājam vispirms kā preču zīmi, un tad saprotam, ka mums uzņēmums attīstas, vēlamies, piemēram, e-veikalu, un domēns ir aizņemts. Tātad, jā, šie būtu ieteikumi no manis, un principā tagad arī vārds mūsu sadarbības partneriem no NIC vadītājai Katrīnai Satakī. Jā, paldies, liels Viktorija, labrīt visiem. Ļoti labi, ka te tik daudz cilvēki pieslēgušies. Mēs tā kā gatavojamies uz cilvēkiem, kas grib uzsākt savu uzņēmēju darbību un grib vairāk uzzināt gan par preču zīmēm, gan par domēnu vārdiem. Laika mums arī nav daudz, centāmies iespiest to svarīgāko, bet ja jums ir kaut kāds specifisks interesi gan par preču zīmēm, gan par domēnu vārdiem, mēs labprāt no jums dzirdētu, kas ir tas, kas jūs interesētu, lai mēs varētu sagatavoties un varbūt tiešām kaut ko specifiski jums interesanti pastāstīt. Bet tātad sāksim šodien par domēniem, domēnu vārdiem un kāpēc vispār tie ir tik nozīmīgi, tīpaši, kad mēs gribam sākt savu uzņēmēju darbību un kādām niansēm būtu jāpievērš uzmanību. Tad pirmām kārtām, kā te mēs atrodam informāciju internetā? Parasti jau tas tiek darīts izmantojot kādu meklētāju, visbiežāk Google. Jā, mēs vienkārši ievadām savu atslēgas vārdus, kas mūs interesē, un iegūstam sarakstu ar saitēm, kas atbilst mūsu ievadītajam pieprasījumam. Un te es varbūt nedaudz tādu niansi pieminēšu, par kur es runāšu arī vēlāk. Ja jūs esat pamanījuši, relatīvi nesen ir izmainījies, kādā veidā Google šos rezultātus mums parāda. Sākumā mums parādās arī mākslīgā intelekta ģenerēta atbilde. Tas nedaudz pamaina to līdzsvaru, ja, kā tas agrāk notika un kā tas notiek tagad, un iespējams arī kā tas attīstīsies nākotnē. Vienkārši tīri šobrīd paturam to prātā un nedaudz vēlāk es kaut kādas nianses par šo arī mēģināšu pastāstīt. Tāpat arī iespējams, ja jūs zināt kaut kādu adresi, ja, piemēram, Latvija.gov.lv, jūs vienkārši ievadāt to pārlūkā un uzreiz patieši aiziet uz to tīmekļa vietni, kas jūs interesē, un jau tad tur meklējat informāciju. Katrā gadījumā tas tā bija līdz šim, pirms mēs visi iemācījāmies prasīt padomu ChatGPT un tam līdzīgiem mākslīgā intelekta rīkiem. Bet jā, ja mēs, teiksim, uzprasītu aiziet patieši uz ChatGPT un uzprasītu, kā tad mums rīkoties, ja mēs gribam uzsākt savu uzņēmēju darbību, tīpaši, ja mēs to gribam darīt internetā, un tad te saņemam arī veselu sarakstu ar dažādiem padomiem, un tad specifiski pajautājot, vai tam man vajag arī domēnu vārdu, protams, arī mākslīgais intelekts to ieteiks. Bet tagad parunājot par to, kā ir uzbūvēta šī domēnu vārdu sistēma pasaulē. Kā jūs saprotat, .lv nav vienīgais pasaulē, ir vairāk nekā 1500 dažādi augstākā līmeņa domēni. .lv ir viens no tiem. Un tas viss mums aiziet, ir tā saka, saknes serverī, jā, sakne. Saknei pašā pamatā, un tad iedalās divās tādās lielās grupās. Nosacīti iedalās, jā. Tehniski ne ar ko neatšķiras. Atšķiras ar noteikumiem, atšķiras ar pieeju, atšķiras ar jurisdikciju un tā tālāk. Tad ir country code top level domains, jeb CCTLD, jeb valstu kodu augstākā līmeņa domēni, un ir generic top level domains, jeb vispārēji augstākā līmeņa domēni. Es jums dodu arī angliskos terminus, jo angliski droši vien būs vairāk informācijas, ja jūs gribēsiet savu darbību izvērst ārpus Latvijas, un jūs interesēs arī citi augstākā līmeņa domēni.
Tad runājot par valstu kodiem, ja, tie ir, tos var viegli atpazīt, tur vienmēr ir 2 burti. Un šos burtus, ja mēs gribam uzzināt, kāds kurai valstī ir kods, tad mēs varam aiziet uz ISO 31166 standartu, un tur viss būs par katru valsti, par katru teritoriju, kurai ir piešķirts šis 2 burtu kods. Te, piemēram, ir apakšā arī, kur ir Latvija, ja mums ir LV. Ja valstī vai teritorijai ir piešķirts šis te alfa 2 kods, tas nozīmē, ka šī valsts vai teritorija var izveidot savu augstākā līmeņa domēnu, kas būs attiecīgi valstu kods. Labi, atgriežoties pie mūsu zīmējuma, ja, tagad runājot par runājot par vispārējiem augstākā līmeņa domēniem, ja, tad tur mums ir gan vēsturiskie .org, net un tā tālāk, gan arī relatīvi jauni, kas sāk parādīties no 2011.12. gada. Un attiecīgi nākamgad aprīlī vismaz ir plānots, ka sāks pieņemt pieteikums jauniem, vēl jaunākiem augstākā līmeņa domēniem. Tā kā varam sagaidīt vēl kaut kādu virkni jaunu augstākā līmeņa domēnu, no kuriem izvēlēties un kuros reģistrēt savus vārdus. Un, protams, šī te domēnu vārdu sistēma ir hierarhiska, proti tātad ir augstākais līmenis, un pēc tam aiziet mums jau 2. līmeņa domēnu vārdi, un tad attiecīgi var veidot arī 3. līmeņa domēnu vārdus un tā tālāk. Vai arī attiecīgi ierakstus. Pie tehniskajām detaļām varbūt mēs pārāk nekavēsimies. Bet tad vēl atsevišķi var pieminēt tā sauktos starptautiskos augstākā līmeņa domēnus. Tie ir tādi domēni, kur veidošanā netiek izmantot latīņu alfabēta burti. Piemēram, Epsilon Lambda, kas ir Grieķijas valstu kods, SRB, kas ir Serbijai, un Džungo, kas ir Ķīnai, bet, protams, ir arī citi pietiekami daudz jau tādi sareģistrēti valstīm. Bet arī vispārēji augstākā līmeņa domēni veidoti ne ar latīņu burtiem, arī tādi pastāv. Ja jūs interesē, kādi vispār šobrīd ir šie aktīvie augstākā līmeņa domēni, tad var aiziet uz www.ajana.org. Tā ir organizācija, kas uztur saknes serveri, proti visi augstākā līmeņa domēni, kas pastāv tradicionālajā domēnu vārdu sistēmā, tad tie visi tur ir. Un te jūs varat atrast un ieraudzīt, kādi ir aktīvi. Ne visos varēs reģistrēt un ne visos ir vienādi noteikumi, bet no katrā gadījumā vismaz konsultācijai, ideju ģenerēšanai to noteikti var izmantot. Kopējais domēnu vārdu skaits, kas šobrīd jau ir reģistrēts, pārsniedz 364 miljonus. Lielākā daļa no tiem ir reģistrēti vecajos vispārējos augstākā līmeņa domēnos, tie, kas bija pirms 2011. gada. Un kom, protams, ir līderis, viennozīmīgi līderis, vairāk nekā 160 miljonu domēnu vārdu. Bet līdz ar to arī diezgan grūti tajā atrast tādu vārdu, kas vēl nebūtu reģistrēts, bet kas būtu pietiekami interesants reģistrēšanai. Tad ir šie te jaunie augstākā līmeņa domēni, kas parādījās pēc 2011.12. gada, un attiecīgi valstu kodos ir piereģistrēti vairāk nekā 140 miljoni domēnu vārdu. Un, protams, domēnu vārdi mums ir visapkārt. Redzam, ja kāds piereģistrē savu vārdu, tad noteikti tas ir jāizmanto, jāreklamē. Tā, lai nav jau jāslēp ne no viena, ja reiz domēnu vārds ir piereģistrēts, un ja jūs tā kaut kādu informāciju esat izvietojuši un gribat, lai lietotāji, jūsu potenciāli esošie klienti tam var piekļūt, tad noteikti ir jāizmanto. Tātad varbūt nedaudz sīkāk par to, kāda ir tā domēnu vārdu uzbūve. Vienmēr paskatīsimies uz www.nic.lv, tad mēs redzam, ka te
par punktiem varam nodalīt, kā daļās sadalīt. Un ja mēs ievadām adresi, tad pārlūk programma vai kāda cita programma, kas darbojas ar šiem te domēnu vārdiem, viņi sāk lasīt no labās uz kreiso. Ja, tad sāk ar augstākā līmeņa domēnu. Proti, šajā gadījumā tas būtu .lv. Un tad aiziet uz pie saknes serveriem, uzprasa, kur meklēt informāciju par .lv. Tur attiecīgi ir zināms, ka visa informācija par .lv ir meklējama pie NIC, tālāk aiziet uz mūsu lapu, un tad attiecīgi šeit ir izveidots ieraksts, priekš tīmekļa vietnes, A-tipa ieraksts, www.nic.lv, tāpat viņi var nosaukt arī par apakšdomēnu. Tātad mums ir augstākā līmeņa domēns, mums ir otrā līmeņa domēns, un tad mēs varam veidot trešā līmeņa, ceturtā, piektā, vai arī attiecīgus ierakstus. Bet, protams, jautājums ir, un jau Viktorija ļoti labi pieskārās, kāpēc vispār reģistrēt savu domēnu vārdu. Ir daudz dažādi iemesli. Protams, mūsdienās jauniešiem varētu likties, ka tas ir pilnīgi nevajadzīgi, jo viņiem ir pilnīgi citas intereses. Cilvēki, kas ir pieredzējušāki un saprot, kas un kā notiek, kas un kā darbojas, tie arī ļoti labi zina, ka ar sociāliem tīkliem vien nepietiek. Mums vajadzīga neatkarība, un tas ir tieši tas, ko mums nodrošina savs domēnu vārds. Mēs piereģistrējam domēnu vārdu, mēs varam visu šo informāciju izmantot, mēs varam izveidot savu mājaslapu, mēs varam izveidot savu e-pastu, tādēļ mēs par to vēlāk arī nedaudz runāsim. Teiksim, Covid laikā mēs ļoti pamanījām, ka tajā mirklī, kad faktiski visi jau aizgāja darboties internetā, tirgot internetā, jo cits izējas vienkārši nebija. Mēs pamanījām, ka mūsu kaimiņi ar vien aktīvāk, un šajā kaimiņiem es saprotu lietuviešus un igauņus, ar vien aktīvāk sāk reģistrēt .lv domēnu vārdus. Kāpēc? Tāpēc, ka pateicoties šiem .lv, viņi varēja kļūt tuvāki klientiem, potenciāliem klientiem Latvijā. Tagad tas ir arī tāds biznesa lēmums. Ja mēs paskatāmies uz ekonomiski visaktīvākajām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju un Nīderlandi, tad tur ir ārkārtīgi liels procents, ļoti daudzi cilvēki reģistrē vairākus domēnu vārdus. Reģistrē gan savos domēnos, gan iet tajā mirklī, kad viņi izvērš savu darbību citās valstīs, viņi arvien aktīvāk reģistrē tajā konkrētajā valstī. Viens ir tas, ka tu esi tuvāk klientam, bet otrs moments ir arī, mēs nevaram aizmirst to pašu Google meklētāju. Ja mēs meklējam informāciju no Latvijas IP adresēm, tad Google piedāvās mums tuvāku informāciju. Ja vien tāda, protams, ir. Ja neviens nav izveidojis mājaslapu ar .lv, tad piedāvās to, kas ir tur poliski, vāciski un tā tālāk. Tur ir daudzi dažādi iemesli, kāpēc ir vērts pirmkārt reģistrēt domēnu vārdu attiecīgajā tirgu, un otrkārt, kāpēc ir jāveido informācija un jāveido saturs šajā mājaslapā, kas ir attiecīgi reģistrēta ar attiecīgo adresi. Te varētu būt tāds rasties jautājums, kāpēc tad vispār tur tagad par to satraukties, ja, pirmkārt, ir tie paši sociālie tīkli, un otrkārt, ja mums ir, atkal man tie notīties, tad kāpēc vispār reģistrēt, ja mums ir tāda lieta kā mākslīgais intelekts, kurš mums visu pasaka? Bet kur tad mākslīgais intelekts ņem to informāciju? Informāciju ņem no tām pašām mājaslapām. Lielie valodu modeļi, tas, ko viņi padara, viņi, protams, apstaigā šo te visu informāciju. Un jo augstāk jūsu lapa ir Google
meklētāju rezultātos, jo vērtīgāks ir tas saturs, kas jums priekš mākslīgā intelekta. Protams, pēc tam tas viss ir tur statistiskām metodēm un algoritmiem tiek apstrādāts, bet tas viss attīstīsies un saturs mums nekur nepazudīs. Mums būs vajadzīgs saturs attiecīgajās valodās, lai mēs būtu tuvāk klientiem, saprotamāki klientiem. Tāpēc, domēnvārdi ir svarīgi, tas viss ir vienas tādas lielas globālas lietas sastāvdaļas. Ja? Mēs nevaram izraut vienu puzles gabaliņu un cerēt, ka mums saliksies lieliska bilde. Par tām visām drošības un citiem jautājumiem mēs vēl nedaudz parunāsim. Tagad varbūt vairāk par to, kā tad izvēlēties un kā reģistrēt domēnu vārdu. Jo, kā jau es teicu, ir mums dažādi noteikumi. Te es gribētu sākt ar dažiem piemēriem, kas man ļoti patīk. Piemēram, GoTo, tāda adrese internetā, domēnu vārds. TO, tas ir Tongas karaļvalsts valsts kods, manuprāt, ļoti radoši, bet tikpat radoši ir arī mūsējie bāliņi, kuri ir izdomājuši piereģistrēt domēnu vārdu Uzbekistānas augstākā līmeņa domēnā. Līdz ar to sanāk ej uz. Vēl viens, kas man arī ļoti patīk piemērs, kas parāda to radošumu un kā cilvēki vispār izvēlas un reģistrē domēnu vārdus. Ja jūs esat Origo, tad paskatieties, tur ir tāds ziedu guru. Sākumā liekas, ka tas ir vienkārši viņi sevi tā ļoti kautrīgi nodēvē. Nē, viņiem ir arī tāda adrese, ziedu.guru, un, manuprāt, fantastiska pieeja, fantastisks radošums, kā viņi sevi pasniedz. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, ka, jābūt radošiem. Kā jau Viktorija teica, ir gadījumi, kad domājat, ka gribat sākt savu darbību un reģistrēt preču zīmi, pastāties. Jau liekas, ka ir izdomāts, paskatāties, tāds domēnu vārds jau ir iereģistrēts un aizņemts. Ļoti daudziem uzreiz nolaižas rokas. Viņi sāk pārdzīvot, tāds domēnu vārds bija un tagad vairs nav. Nav iespējams viņu piereģistrēt. Vienmēr ir iespējas izdomāt kaut ko jaunu. Kā jau es minēju, domēnā ļoti daudz, kas jau ir sareģistrēts, varbūt tur varētu būt pagrūti, bet ir pietiekami daudz iespējas reģistrēt arī citos augstākā līmeņa domēnos, tā skaitā .lv, kur vēl ir pietiekami daudz iespējas izpausties. Tā skaitā arī lietojot latviešu burtus, specifiskos latviešu burtus. Tāpat arī gribētos vēlreiz uzsvērt to, ka ir jāreģistrē vairāk domēnu vārdu. Viktorija jau minēja, ja jums ir savu preču zīme, jūs piereģistrējat domēnu vārdu, kas ir preču zīme, bet te es atkal gribētu griezties pie mākslīgā intelekta. Ja? Tātad tur arī mainās situācija un kā ir pamanīts, vismaz šobrīd izskatās, ka, ja jūs piereģistrējat tādu garāku domēnu vārdu vai aprakstošāku domēnu vārdu, piemēram, lieliski ziedi par lētu cenu, to mākslīgais intelekts arī jau ņems vērā un rezultātos arī varētu parādīties. Tā kā viens ir, tieši tāds pats, jūsu preču zīmē atbilstošs domēnu vārds, tas ir viens, bet tikpat būtiski ir pastīties un varbūt arī sareģistrēt citus domēnu vārdus, kas varētu būt vērtīgi no atrodamības viedokļa. Un tad, protams, jāsaprot, kur tad jūs gribat reģistrēties, kādā domēnā, kādā tirgu jūs darbosieties. Tad attiecīgi ir jāpaskatās, jāsaprot, kur tad to var izdarīt, kur var piereģistrēt jūsu izvēlēto domēnu vārdu. Kā jau es minēju, tad ir augstākā līmeņa domēna. Katram augstākā līmeņa domēnam ir viens reģistru uzturētājs, kurā sajiet visa informācija par šo augstākā līmeņa domēnu. Tie modeļi, pēc kādiem darbojas reģistru uzturētāji, ir ārkārtīgi dažādi. Arī, kā jau es teicu, valstu kodu reģistru uzturētāji, tie darbojas attiecīgais valstīs, ievēro attiecīgo valstu normatīvu aktu prasības un tā tālāk.
Citi tie vispārēji augstākā līmeņa domēnu uzturētāji tur ir, viņiem, protams, viņiem arī jāievēro to tirgu, kuros viņi darbojas likuma prasības, bet tai pašā laikā viņiem vēl ir cita virkne ar noteikumiem, kas viņiem jāievēro. Tos tātad regulē līgumi, kas to attiecīgi vispārēji augstākā līmeņa domēnu uzturētājiem ir noslēgti ar organizāciju ICANN, kas uzrauga visu šo te numerāciju, kas ir IP adresi un vārdu pārvaldību pasaulē. Ar vārdiem saprotot domēnus un domēnu vārdus. Tad reģistra uzturētāji mēs darboties pēc dažādiem principiem. Viņi var pieņemt tiešās reģistrācijas, proti lietotāji patiešo reģistrē domēnu vārdus reģistrā. NIC ir arī viens no tādiem reģistriem, kas piedāvā šādu elastību. Ir arī reģistratūras, proti pakalpojumu sniedzēji, starpnieku pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā ne tikai domēnu vārdu reģistrēšanu, bet arī cits saistītos pakalpojumus, piemēram, tīmekļa vietņu izvietošanu, tīmekļa vietņu izveidi, izmantojot dažādus automatizētus rīkus, kļūst arvien populārāki un tiešām vērtīgāki, un lietotāji arvien aktīvāk to izmantoja, lai vairs nav attiecīgi vēl jāiegulda līdzekļu mājaslapas izstrādē. Tad lietotāji var izvēlēties reģistratūru, ar kuru grib sadarboties, jo reģistratūras, atšķirībā no reģistra uzturētājiem, kas bieži vien piedāvā nodrošina tikai viena augstākā līmeņa domēna darbību. Reģistratūras var piedāvāt virkni ar augstākā līmeņa domēniem, no kuriem izvēlēties. Un, ja, teiksim, kāds no jūsu vēlamajiem domēnu vārdiem ir aizņemts kādā no augstākā līmeņa domēniem, tad tur viņi var piedāvāt variantu pieregistrēt varbūt kādā citā. Un tad, attiecīgi, ja reģistratūra nepiedāvā nekādu papildu pakalpojumus, kā piemēram mājaslapas izvietošana vai e-pasta, tad pēc domēnu vārda reģistrācijas ir jāmeklē pakalpojumu sniedzējs, kas kaut ko tādu nodrošina. Bet mūsdienās pietiekami daudz ir tādi, kas tomēr piedāvā jau kompleksus risinājumus. Ja jūs interesē reģistratūras, kas sadarbojas ar NIC, kas piedāvā domēnu vārdu reģistrēšana.lv domēnā, tad var aiziet uz mūsu mājaslapu un tad tur apstīties reģistratūras sarakstu. Tur var attiecīgi izvēlēties, vai jūs gribat visas redzēt, vai tikai tās, kas ir ārzemēs, vai tikai tās, kas ir Latvijā, no Latvijas nākušas, tad te arī brīvā secībā ir parādīt visi mūsu reģistratūras, ar kurām mums ir līgumi. Tā, kāds tas pats process ir? Process vienmēr ir tāds, ka vispirms ir jāizpilda, jānorāda visi savi dati, protams, jāizvēlas domēnu vārds, jāatrod forma, kur to visu iesniegt, piemēram, mūsu mājaslapā. Un par domēnu vārdu lietošanu lielākoties ir izņēmumi, bet to ir ārkārtīgi maz, bet lielākoties tātad par domēnu vārda lietošanu tiek slēgts civiltiesisks līgums. Jums ir pieregistrēt domēnu vārdu un attiecīgi saņemat pretī pakalpojumu. Ko mākslīgais intelekts mums pasaka? Ja reiz mēs mākslīgo intelektu pieminam, tad varam uzprasīt, uzprasot, kā sākt savu uzņēmēju darbību, tad es saņēmu virkni ar ieteikumiem, un tad pierreiz arī pajautāju, vai man ir jāreģistrē savs domēnu vārds. Un mākslīgais intelekts pateica, principā to pašu, ko es jums arī izstāstīju, un arī pieminēju daudz ko no tā, ko Viktorija stāstīja, kāpēc vispār ir jāreģistrē šis te savs augstākā līmeņa domēns. Tas, ko mākslīgais intelekts nepasaka, ir, ka ja jūs izlemjat veikt saimniecisko darbību savā tīmekļa vietnē, vai tā būtu reģistrēta.lv vai kādā citā augstākā līmeņa domēnā, ja jūs tajā veicat saimniecisko darbību un esat paši reģistrēti Latvijā, tad jums šis te adresi, domēnu vārds adresi, jūsu tīmekļa vietnes adresi ir jāreģistrē VIDā, valsts ieņēmuma dienestā, kā struktūra vienība. To nevajadzētu aizmirst, lai nebūtu problēmas.
Tāpat es arī ChatGPT uzprasīju, kāpēc tad, kā tas ChatGPT ir iemācījies visu šo te informāciju. Un viņš man arī cita starpā tā arī pastāstīja, ja, ka ChatGPT izmanto mājaslapas, pateica, ka statistiski, ja veiksmīgi uzņēmumi izmanto personalizētus domēnu vārdus, ja. Pielāgots domēnu vārds izskatās uzticamāk no cilvēku viedokļa. Tas viss, protams, iegūts no informācijas internetā, bet, domāju, pietiekami labi parāda arī to statistisko informāciju, ja, par to, kā vispār cilvēki lieto, izmanto un kā uztver. Un jā, zīmola identitāte, jā, tas, par ko mēs arī sākumā runājām. Un arī, kā jau mēs arī runājām, tajā mirklī, kad jūs izmantojat tikai un vienīgi šo te sociātīklus, principā jūs esat atkarīgi no sociātīkliem. Un sociātīkli tur, kā viņi tas, ko viņi šodien jums piedāvā un tas, ko viņi piedāvās rītdien, tās var būt divas dažādas lietas. Kā viņi parāda jūsu ierakstus šodien, kā viņi parādīs rītā, tie divi var būt pilnīgi atšķirīgas pieejas. Ja. Un jūs esat atkarīgi no tā sociātīkla politikas, ko un kā viņi izdomās, kā viņiem būs izdevīgāk monetizēt to, ka jūs esat šajos sociātīklos. Tieši tāpēc tīmekļa vietne jums ļauj, sava tīmekļa vietne jums dod šo te brīvību izlemt, kur un kā jūs šo tīmekļa vietu izvietojat un ko jūs tajā rakstāt, publicējat. Neviens nevarēs jūs aiztaisīt, tāpēc ka mākslīgais intelekts kaut kā kļūdaini jūsu tīmekļa vietni ir identificējis kā. Vismaz šobrīd. Kā tas mainīsies nākotnē, grūti pateikt. Mums, piemēram, ir bijis gadījums, jā, kad Facebook vienkārši aizverciet mūsu kontu Facebookā, kaut kāda iemesla dēļ pilnīgi nesaprotam un, protams, pasūdzējamies un uzreiz attaisīja, bet tas nemaina lietas būtību. Aiztaisīja un bija kaut kas jādara, lai tiktu ārā no tā. Jāpierāda, ka neesi ēzels. Tā sakot. Jautājums, protams, ir par to, vai search engine optimization, jūsu mājaslapas pielāgošana meklētāja vajadzībām joprojām būs aktuāla un vai vispār paša mājaslapas domēnu vārds ļauj vieglāk parādīties rezultātos. Un atbilde principā ir jā. Vismaz vēl joprojām, neraugoties uz to, ka mākslīgais intelekts tā kā pārņem pasauli, joprojām ir būtiski sekot līdzi search engine optimizācijai un tīmekļa vietne arī domēnu vārds joprojām ir svarīgs. Bet, kā es minēju, vairāki domēnu vārdi, garāki domēnu vārdi arī varētu būt palīdzīga roka, lai nokļūtu augstāk tajos rādījumos. Tad dažas, tā, kā viņas saucam par seno latviešu gudrībām, jaunās skaņās, tas būtu jāievēro. Un Viktorija jau arī par šo runāja. Jāpiereģistrē jau šodien. Ja jums tikai parādās ideja, nevajag atlikt. Tas ir arī ļoti bieži bijis tā, ka cilvēki izdomā un tad viņi ar šo ideju cenšas izlolot. Un līdz tajā mirklī, kad viņi jau beidzot nolēma piereģistrēt savu domēnu vārdu, kāds cits šo domēnu vārdu jau ir piereģistrējis. Vai no ļauna nolūka, vai vienkārši tīri sagadīšanās, tur arī mēs nevaram to vienmēr tā viennozīmīgi pateikt, bet jā, ja ir ideja, var piereģistrēt tajā domēnā, ko jūs esat izvēlējušies, un teiksim, saviem uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumiem mēs arī vienmēr iesakām, ja jums ir, pat ja jums ir, jūs izmantojat com, jāpiereģistrē arī LV, tīri tāpēc, lai nezaudētu šo te Latvijas tirgu. Ko vispār, tādā mirklī, kad mēs izvēlamies reģistrēt, kas ir tas, kādā veidā mēs šo te domēnu vārdu izvēlamies. Es jau minēju vairākas reizes, ka šobrīd ir varētu būt arvien būtiskāk veidot garāks domēnu vārds, bet tas ir priekš meklētājiem.
priekš normālajiem cilvēkiem nevajag izdomāt kaut kādus ļoti garus, ļoti sarežģītus, kas cilvēkiem ir grūti uztverami. Ja jūs paklausīsieties, piemēram, jūs braucat mašīnā un klausāties radio, un tur ir reklāmas, kur diezgan bieži parādās kaut kādi domēnu vārdi, un bieži tos kā latvisks vārds, ja, tur ir diakritiskās zīmes, viņi tā arī izrunā, ja, piemēram, lieliskākais domēna vārds .lv, un tad mēs paskatāmies, nav tāda lieliskākais domēna, ir lieliskākais domēna, bet tikai latiņu burtiem, bet par radio, mums ir tomēr izrunā, tā kā latviski būtu ērti izrunāt. Ja jums arī varbūt tāda situācija, ka jums ir jānosauc klientam pa telefonu 2 eglītes, kā tad šo rakstīt, piemēram, vai tās ir eglītes, vai tās ir 2, vai tas ir 2, vai tas ir vārdiem vai burtiem, cik ilgi laiks paies jums, kamēr jūs izstāstīsiet. 6 minūtes atkal, nav saprotams, ka tur ir vēl svītriņa pa vidu, arī jau diezgan grūti nosaukt to. Ir augstākā līmeņa domēns food. Arī, ja jūs sauksiet pa telefonu, cilvēki bieži vien automātiski pieliek galā vai nu LV, vai nu com. Jādomā, kā to. Un, protams, arī latviskās, mēs par diakritiskajām zīmēm jau runājām. Manas kazas un manas kāzas, tās tomēr ir 2 dažādas lietas, lai kā jūs tās apsauktu, vai kā domēnu vārdu, vai vienkārši sarunā. Cilvēki uztver to dažādi, tāpēc arī vienmēr ir jādomā par to, kā to skaistāk izteikt, vai neradīsies kādi pārpratumi. Un, protams, arī jau vairākas reizes uzsvērts, ka ja jums ir izveidots savs pieregistrēts domēnu vārds, tad ir diezgan skumji redzēt, ka uz autobusiņiem, uz saviem busiņiem, firmas busiņiem ir uzrakstīts mājaslapas adrese, viņu pašu adrese, un tad ir e-pasts, piemēram, gmail.com. Ja ir savs domēnu vārds, tad vajag izmantot savu domēnu vārdu pilnvērtīgi, nevis tikai un vienīgi mājaslapai vai tikai un vienīgi e-pasta adresē. Te ir daži ierakstu veidi, protams, viņu ir stipri vairāk, bet te var, šie ierakstu veidi arī parāda, kā jūs varat izmantot domēnu vārdu. Piemēram, NS būs name server, jeb vārdu servers, kur jūs jau varat plašāk izmantot, bet varbūt par to nevajag īpaši satraukties, bet piemēram, A un AAAA, tātad pirmajā gadījumā A, tā būtu IP adrese 4. versijā, IP protokola 4. versijā. Tas ir, to parasti izmanto, piemēram, tai pašai tīmekļa vietai. Savukārt, ja jums ir 6. versijas IP adrese, tad būs ieraksts AAAA, arī tā pati IP adrese, arī varbūt tai pašai tīmekļa vietnē, patiesībā vienai tai pašai tīmekļa vietnē var būt vairāks šie ieraksti, kas uz to norāda. MX būtu e-pasta serveri ieraksts, un arī ļoti bieži gadās, ka ir jāizmanto TXT ieraksts, lai sniegtu kaut kādu papildu informāciju par domēnu vārdu. Un, protams, ir vēl virkne, kā jūs teicu, virkne ar citiem ierakstiem. Šeit mēs varam redzēt, kā tas viss izskatītos dabā. Ja mēs vārdu serverī paskatītos ierakstus, tad mēs redzētu visu, kas mums ir uzrakstīts par NS serveri, kādi tur tiek izmantoti MX ieraksts un A ieraksts un tā tālāk. Un redz, ka te ir arī daži citi, par kuriem es nerunāju, citi ieraksti SOA un CNAME, kā ļoti, ļoti daudz plašas iespējas. Un tātad tas nozīmē, ka jūs varat izmantot mājaslapai, e-pasta adresei, savam vārdu serverim, savu e-pasta serveru veidot un tā tālāk un tā tālāk. Ja ir savs domēna vārds, tad to var plaši izmantot. Un kas ir būtiskākais? IP adreses, ja jūs nomaināt
Ja jums nav savas IP adreses, kas nav atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja, tad parasti jūs izmantojat savu internetu pakalpojumu sniedzēju IP adresi. Ja jūs nomaināt internetu pakalpojumu sniedzēju, tad jums nomainās arī IP adreses. Savukārt domēnu vārds, ja jūs to esat pieregistrējuši un to apzinīgi pagarināt, tad, attiecīgi, tad jūs arī to domēnu vārdu varat lietot un nepieciešamības gadījumā pat nomainot kaut pakalpojumu sniedzēju, jūs varat aiziet ar visiem domēnu vārdiem, tas konfigurēšanas darbs paliek stipri mazāks. Īpaši tas ir būtiski lielākām organizācijām. Arī ļoti, no praktiskā viedokļa, ļoti aktuāls temats ir, kā vārda tiek reģistrēts domēnu vārds. Un bieži mēs esam redzējuši, ka cilvēki uzsāk darbību, izveido SIA, un viens no dibinātājiem piereģistrē domēnu vārdu uz savu vārdu. Nevis uz SIA vārdu. Arī tur var būt dažādi iemesli, varbūt viņi slēpjas no valsts ieņēmuma dienesta, nemāku teikt, bet piereģistrē uz sava vārda, bet, diemžēl biznesam ir raksturīgi tas, ka dažkārt cilvēki sastrīdās par to, kā labāk šo biznesu vadīt, un tad nolem iet katrs savu ceļu. Kas notiek ar domēnu vārdu? Tas, kurš ir piereģistrējis domēnu vārdu uz sevi, tas ar to domēnu vārdu arī aiziet. Un tas var radīt lielas problēmas gan uzņēmumam, gan otram, 3., 4., 5. līdzdibinātājiem. Arī par to ir jādomā, pareizi jāreģistrē. Kā tad uzzināt, kur ir piereģistrēts? Ir tāds servis Whois, piemēram, mūsu lapā arī var aiziet apstīties .lv reģistrēto domēnu vārdu informāciju. Piemēram, ievadot domēnu vārdu NIC.lv, var redzēt, ka domēnu vārdu lietotājs ir Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts. Tāpat arī varēsiet redzēt par jebkuru citu. Izņemot, protams, fizisku personu. Ja ir fiziska persona, tad tur vienkārši parādīsies, ka tā ir fiziska persona. Tā kā te mums pie tehniskās kontaktpersonas, tas ir personas datu aizsardzības jautājums. Bet toties uzreiz var redzēt, ka tas nav uz uzņēmumu reģistrēts. Ja tas ir reģistrēts uz fizisku personu, tad ir skaidrs, ka nav reģistrēts uz jūsu SIA. Vispārējos augstākā līmeņa domēnos būs savādāk, tur šobrīd informācija vispār nav pieejama, jo viņiem nav iespēja nošķirt fizisku personu no juridiskas, un lai nebūtu problēmas ar personu datiem, tad neko tur nerāda. Bieži vien. Tātad ir arī Whois, who.is, tas ir Islandes augstākā līmeņa domēnā reģistrēts domēnu vārds whois. Šeit arī var paskatīties, ja kas te iegūt sīkāku informāciju par reģistrētiem domēnu vārdiem, vai redzēt reģistratūru, kur tiek izmantota. Tā. Protams, tikko jūs pieregistrējat domēnu vārdu, sākat to lietot, viss ir labi, ja jūs to lietojat 1 gadu, 2, 3, 4, varbūt 10. Mums ir tādi, kas lieto jau 30 gadiem savus domēnu vārdus. Bet dažkārt situācija tāda, ka vai SIA izbeidz darbību, vai projekts izbeidzas, vai kaut kāds cits iemesls, un lietotājs domā, es vairs nepagarināšu šo domēnu vārdu. Un tas var radīt zināmas problēmas, jo tik līdz domēnu vārds atbrīvojas, to var pieregistrēt jebkurš cits interesants. Un tas ir tā visos augstākā līmeņa domēnos. Vai pat ja jūs .com domēnā nepagarināsiet domēnu vārdu, tīpaši, ja jūs nepagarināsiet domēnu vārdu .com domēnā, kur jau tā ir grūti atrast labu vārdu, tad kāds cits to var pagrābt, sākt izmantot. Bet problēma jau ir tāda, ka visa vēsture jūs nāk līdzi. Mums 18. gadā kiberdrošības pētnieks Kirills Solovjovs veica tādu pētījumu, kur piereģistrēja tikko izbeigušos domēnu vārdus un skatījās to visu plūsmu, kas nāk uz domēnu vārdu. Un te ir arī ļoti būtiski saprast, ka jums ir savs e-pasts. Tas, ka jūs izdēšat domēnu vārdu, nenozīmē, ka uz to e-pastu pārstāj sūtīt vēstules. Vēstules turpina sūtīt. Un tas, kas piereģistrē šos domēnu vārdu pēc tā atbrīvošanas,
tie arī var redzēt un saņemt visu to saraksti. Šeit, piemēram, ir redzams, kā saņem, piemēram, iekāpšanas karti, vai arī uzņēmums saņēma informāciju no valsts ieņēmuma dienesta. Diemžēl nenomainīja kontaktu informāciju EDS sistēmā, tā informācija turpināja nākt uz to e-pasta adresi, kuras domēna vārds vairs nav attiecīgajam uzņēmumam. Tā kā tas arī jādomā, kā jūs beigsiet darbību ar domēnu vārdu. Tātad īsumā apkopojot, nevelciet garumā reģistrēšanu, apdomājiet, ko, kur, kā reģistrēsiet. Tad, kad esat reģistrējuši, noteikti izmantojiet pilnvērtīgi un izvēlieties, ar ko jūs sadarbosieties, kuru reģistratūru vai kuru reģistru. Un, attiecīgi, tad, kad jūs redzat, ka vai izdomājat, ka jums vairs nebūs vajadzīgs šis domēnu vārds, tad ļoti atbildīgi no tā atsakieties. Kādu laiku paturiet nelietotu, pārliecinieties, ka sociālos tīklos neizmantojat šo e-pasta adresi, lai pieslēgtos, un arī citās sistēmās, piemēram, tai pašās valsts sistēmās neizmantojat. Neesmu norādījuši e-pasta adresi, no kuras tagad vēlaties atteikties, jo neviens jau nezinās, ka jūs esat atteikušies un ka vairs negribat šo domēnu vārdu izmantot. Varbūt arī vēl nedaudz pēdējais padoms no ChatGPT. Ļoti, ļoti interesants. Domēnu vārds ir kā zemes gabals internetā. Un taisnība jau viņiem ir. Ja, teiksim, preču zīmes var mums pastāvēt paralēli dažādās jomās, tad vienā augstākā līmeņa domēnā var būt tikai viens konkrēts domēnu vārds. Katrs domēnu vārds pasaulē ir unikāls. Tāpēc pat, ja ir vairākas preču zīmes, ja jūs pirmie pagrābsiet domēnu vārdu, tad tas arī būs jums. Un šeit, turpinot ChatGPT izteikto domu, taisnība, tas ir. Domēnu vārds ir stūrīts internetā, un šis stūrīts ir jākopj un, attiecīgi, jāuzmana, lai tas kalpotu savam mērķim.